Viens no variantiem, kā iepazīties ar konkrētu mūsu durvju piedāvāto spektru, ir apsīties rūpnīcas katalogu. Tagad īsti parādīšu, ko tur skatīties viņā. Nu tad tā, atveram vienkārši durvju katalogu vaļā, ja, un te ir ļoti virspusē informācija par to, ko tad SAPA piedāvā. Ja. Tātad pašā sākumā iespējas kādas tīri no tehniskā skatu punkta piedāvā sistēma. Ja. Tātad ir pavisam vienkāršais variants, kad nekādas papildus siltuma izolācija netiek pielietota profilos, ja, lai būtu lētāk, un ja nav vajadzības, teiksim, kaut kādās garāžas durvīs, ja, un tad jau ar siltinātajiem profiliem, kas jau ir reāli jau pašā mājā lietojami, ir dažādas blīvējuma pakāpes, kam būtu jāpievērš uzmanība, ja, tātad jo blīvāk durvis, ja, jo viņai labāki tehniskie rādītāji. Vienīgi šeit būtu jāņem vērā tāda nianse, ka viss, kas ir blīvāks, viņš arī blīvāk, smagāk veras ciet. Jā. Mums ir bijuši gadījumi, kad klienti beigās no tām visblīvākajām durvīm nosacīti atsakās, respektīvi lūdzu mainīt gumijas uz mazāk blīvām, tīri dēļ tā, kad sadzīvē viņas ir smagi lietot. Ja, jo, lai viņas tiešām noblīvētos, ar diezgan lielu spēku ir jāver ciet, un tas ne visiem patīk. Ja, bet tā ir fizika, ar to jārēķinās. Ja. Tad, protams, katalogā ir arī piedāvāt daži no variantiem, iespējamiem profilu, ja, kombinācijām. Te ir tīri vairāk tāds ieskats par to, kādas, teiksim, ir arī drošības papildus iespējas, ja, kā teiksim, pretpirkstu iespiešanas risinājumi, kas būtu vēlami kaut kādās skolās, bērnu dārzos un tam līdzīgi, vai ne, tur aizsardzība, ja, lai nevar pirkstu iebāzt un saspiest. Ir, teiksim, ar speciālu rāmi, kas ir revīzijas lūku, kaut kādām elektroietaisēm, tā kā domofoniem un tā. Turpat var mēģināt mazu paskastīti ielikt. Ja. Tālāk arī ir vertikālie griezumi, ja, kur var redzēt, teiksim, to profilu daļu, uz kuru varētu kādu aizvērēju likt. Ja. Šī gadījumā gan tajos griezumos viņi nav, ja, bet tas arī ir ļoti no svara. Kad ja ir zināms, ka durvīm gribēsies likt aizvērēju un nevis kaut kādu slēpto rāmī, ko arī var iestrādāt, ja, bet, teiksim, uzliekamo, tad jāsaprot, ka aizvērējs ir ļoti tuvu rāmja malai un ar apdari var būt problēmas, tāpēc iespējams ir jāizskata kaut kāda lielāka profila pielietošana. Ja. Tā kā arī pa sliekšņu variantiem, jā, te ir dažādi, viņi ir, tie pat nav visi, katalogā ir vēl, bet arī to būtu jāpievērš uzmanība, kad ir dažāda blīvuma, kā es teicu, iepriekš arī tās klases, jā, tad attiecīgi arī tie sliekšņi tam tiek piemēroti. Jā. Tu nevari jebkuru kombināciju, kā gribi uztaisīt. Jā. Tātad, tur ir nianses, kurām ir jāpievērš uzmanība, kurš jāsaprot. Jā. Te ir, protams, arī kaut kādas bildes, kā izskatās tās to pirkstu aizsardzības durvis, ja tie ir izcinājumi, ne? Bet tas gan vairāk kādās publiskās telpās privātajiem droši vien, ka tas tik svarīgi nav. Ir vienkāršotas tabulas tīri ar U koeficienta aprēķiniem, ja, lai cilvēks ātri vienkārši piemetot durvju izmērus, platumu, augstumu, ja, kādu viņš stiklojumu izmantos, tad viņš var redzēt gala produkcijas to U vērtību, kāda tiks sasniegta. Ja. Tas arī nenāk par skādi, jo tā visai nauda un vienkārši jo siltākas durvis, jo, protams, ka viņas būs dārgākas. Ja. Tāpat tās arī var ātri piemest virspusējus tādus aprēķinus ar skaņas izolāciju, ja, ar kādām stikla kombinācijām, cik decibelus var sasniegt. Tas varētu būt tāds svarīgs pasākums cilvēkiem, kuriem māja ir tuvu kaut kādai šosejai vai rūpnīca, vai, es nezinu, skaļi kaimiņi. Ja? Tad par to būtu jāpadomā, jo ar skaņu izolējošiem stikliem var diezgan daudz sasniegt. Ja? Tad ir arī par tāds labs piemērs tīrais atvērums.
kā tiek rēķināts, jo ļoti bieži cilvēki šito te kļūdās, sevišķi arhitekti, viņi domā, ka tik cik ir aile, tad tāds arī būs tīrais atvērums. Nē, tīrais atvērums bišķīt savādāk mērās. Viņš tā kā, atvērtām durvīm mērās. Te var pastīties ļoti labi, un saprast, cik tad reāli tas beigās platums būs, sarēķināt, lai saprastu, ko pa tām durvīm var ienest iekšā vai nē. Tādi, protams, kaut kādi pāris risinājumi, kā nostiprināt tās durvis ailē. Tur arī atkarībā, protams, no tā, kāda ir ēka, vai tas ir mūris vai koka karkas. Katreiz individuāli tiek piemeklēts labākais risinājums tam visam. Tālāk, protams, ir vienkārši tīri ieskatam kaut kāda rokturu kombinācijas, eņģis iespējams, bet tas arī nav ne tuvu viss, ko var piedāvāt, vienkārši, lai būtu tāds minimāls priekšstats, ar to pilnīgi pietiek. Tā ka, tas katalogs viņš nav neko baigi garais, beigas, bet viņš ir tieši pirmā priekšstata radīšanai ļoti, ļoti labs, un viņu vajadzētu apstīties, un tad jau izejot no tā, jau var tālāk jau sākt konkrētus jautājumus uzdot, vismaz zināt, par ko runāt, un vērsties pie mums jau ar konkrētām lietām. Šis bija tāds īsts ievads par to, kādas ir mūsu durvis, ko mēs piedāvājam. Tas viss bija no tāda rūpnīcas taisīta kataloga. Tas katalogs arī mūsu mājaslapā ir pieejams, droši viņu varat lejupielādēt. Ja ir kaut kādi papildus jautājumi, droši jautājiet pa taisnu.